Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tu tas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta, un šodien mēs ar Āpsīti iepazīstam Āfriku. Nē, mēs neesam Āfrikā un mēs nedosimies uz Āfriku. Feneks man atsūtīja vēstuli, ka mums vajadzētu kaut ko vairāk uzzināt par Āfriku, tāpēc es aizgāju uz bibliotēku un paņēmu šādu grāmatu. Āfrika! Tā. Tu zināji, ka pasaulē lielākais tuksnesis atrodas Āfrikā? To sauc Sahāras tuksnesis, no turienes arī nāk Feneks. Kas ir? Āpsī, kas notika? No kā tu nobijies? No gliemeža? Kāda gliemeža? Āpsī, tas taču nav gliemezis, tas ir bruņurupucis. Kā tas te gadījās? Bruņurupucīt? Kuku, draudziņ! Paskaties, kāds viņš ir mīļš! Nē, šis bruņurupucis tevi neēdīs. Tas ir sauszemes bruņurupucis. Kā es to zinu? Nu re, paskaties. Tā. Sauszemes bruņurupučiem, atšķirībā no ūdens bruņurupučiem, ir pirkstiņi ar nadziņiem. Tiem bruņurupučiem, kas dzīvo zem ūdens, viņiem ir plezniņas. Un sauszemes bruņurupuči atšķirībā no ūdens bruņurupučiem ēd tikai augus. Redzi? Viņš vairāk baidās no tevis nekā tu no viņa. Kas tas? Izklausās, ka man zvana telefons. Es ātri pacelšu telefonu, jāapzina. Halo! Tas taču nav mans telefons, tas ir baklažāns. Jā, es ātri. Halo, te Tuta! Jā, sveiks, Fenek! Jā, mēs šodien mācāmies visu ko par Āfriku. Mēs jau uzzinājām par Sahāras tuksnesi. Jā, tu atsūtīji to bruņurupuci. Jā, mēs viņu satikām. Viņu sauc Dzintars. Tas ir leoparda sugas bruņurupucis. Aha, kas vēl man jāzem, Fenek? Aha, jā, nu labi. Labi. Jā, es noteikti izstāstīšu Āpsītim. Jā, labi. Tā. Tā. Klau, Āpsīti. Man Feneks tikko visu izstāstīja. Šo bruņurupuci sauc Dzintars. Tas ir leopardu sugas bruņurupucis, tāpēc, ka viņa bruņas ir tādās dzeltenbrūnās krāsās un nedaudz atgādina leopardu. Un tas ir tāpēc, lai viņš varētu maskēties. Ko nozīmē maskēties? Maskēties tas ir tā kā noslēpties, ka tu saplūsti ar apkārtējo vidi. Piemēram, ja tu gribētu maskēties, tu varētu pamēģināt piestāties priekšā šim spilvenam. Redzi, šis spilvens ir tādās pašās krāsās kā tu. Tev varētu izdoties šeit nomaskēties. Pamēģini. Nu? Tu redzi, kur ir Āpsīts paslēpies? Viņš ir nomaskējies. Un tur, kur dzīvo Dzintars no Āfrikā, tur koki, lapas, zeme ir dzeltenbrūnos toņos, un tā kā Dzintara bruņas. Tādā veidā viņš var noslēpties no visādām plēsoņām un sevi pasargāt. Jā, tā, kad ir silts laiks, bruņurupuci var izvest ārā, pastaigāties. Tikai, Feneks man teica, ka vajadzētu piestiprināt kādu balonu pie viņa bruņas, lai viņš nepazustu. Re? Feneks pa visu ir padomājis, viņš mums ir atsūtījis arī balonu. Dzintar, neču. Dzintar. Mēs tev pieliksim balonu, lai tu nenozūdi. Tagad, raudziņ, neskrien. Nu, lūk. Tagad mēs redzēsim, kur Dzintars aizies. Cik Dzintaram ir gadu? Feneks laikam teica, ka 20. Jā, priekš āpšiem tas ir daudz, bet priekš bruņupučiem tas nemaz nav daudz. Tu zini, kurš ir pats vecākais dzīvnieks, kas vēl dzīvo uz pasaules? Jā, tas ir bruņurupucis. Ne jau Dzintars, bet viens cits. Pats vecākais bruņurupucis ir Jonatans. Viņam ir 190 gadi. Tas ir ļoti daudz. Kas ir Āpsīt?
Mums pazuda dzintars? Paskat, redz, cik labi, ka mēs pielīmējām košas krāsas balonu. Tagad mēs zinām, kur viņš ir noslēpies. Kuku! Re, kur tu esi? Mēs tevi atradām! Tev patika kopā ar mums iepazīt Āfriku? Es ceru, ka Feneks nākamreiz atsūtīs kādu žirafu vai kamieli. Atā! La 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 la. Tu tas lietas